Interesants ir Sprindžuka kunga piedāvātais variants par izmisumu budžetu, norādot tikai un vienīgi uz deficīta apmēru, kas ir 2,9%, lai gan vienīgais budžets, par ko balsoja Sprindžuka kungs, tad, kad viņš bija valdības loceklis, bija ar budžetu, kas bija 4,2%, vai ne Sprindžuka kungs, tātad vēl lielāks. Un es pilnībā pievienojos savai kolēģei par to, ka izmisums ir nerīkoties. Un lai nu ko jūs varētu teikt, bet šī valdība tomēr ir spējusi rīkoties, un manuprāt, mēs esam veikuši patiesībā diezgan iespaidīgu sasniegumu, jo ne tikai mēs esam spējuši palielināt investīcijas drošībā un aizsardzībā, mēs vienlaikus esam spējuši samazināt nodokļus lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju. Un ja mēs atgrieztos atpakaļ jūnijā un jautātu, vai vispār kaut kas tāds ir iespējams, manuprāt, reti kuram liktos, ka kaut kas tāds ir iespējams, bet šeit ir budžets, kas dara tieši precīzi. Un es aicinu opozīcijas deputātus neizvēlēties vieglāko ceļu. Atnākt šeit un norādīt uz maziem budžeta segmentiem un tad teikt, ka tas nav labi. Un aizmirst lielo bildi, kur mēs atrodamies, ka jau 3. gadu mums ir karš kaimiņos. Jau 3. gadu mums ir karš kaimiņos. Un joprojām valda pārliecinošs politisks konsens par to, ka investīcijas drošībā ir absolūta prioritāte. Un, protams, ka tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešams pieņemt arī sarežģītākus lēmumus. Un tas ir tieši tas, ko mēs demonstrējam šeit. Es aicinu opozīcijas deputātus neizvēlēties vieglāko ceļu un atnākt norādīt uz mazām niansēm, kas varbūt budžetā ir neapmierinošas, aizmirstot lielo bildi, kurā mēs esam.